Gribu teikt jaunai vienotībai. Vienā valdības sēdē bija diskusija par to, kā veidot šo militārās infrastruktūras instrumenta, kādu veidu projektus Latvija varētu pieteikt. Un man sanāca tāds strīds ar tā laika ārlietu ministru Rinkeviču kungu, kurā es teiktu, ka mums vajadzētu ieguldīt, piemēram, ceļos vai tiltos, tur, kur mums ir duāls raksturs, piemēram, Salacgrīvā, kur mums ir jākaunās igauņu priekšā un pašiem savā priekšā, vai Latgalē tajos ceļos, kas savieno skolas un tā tālāk. Un tā vietā Rinkevičs kungs teica, nē, mums jau tāpat ir pa daudz struktūra fondu naudas un taisīsim vien tos braukāšanas pasākums, kas ir līdz šim. Un tad pagāja dažas nedēļas, Rinkevičs kungs kļuva par valsts prezidentu, un interesanti, viena no viņa pirmajām vizītēm bija uz Latgali. Un šodien mēs daudz runājam par Latgali. Un man patika, kā mainījās Rinkeviča kunga retorika, jo tikko viņš redzēja šo situāciju, kas ir ar skolām, kas ir ar ceļiem, kas ir ar skolēnu autobusiem. Viņš pilnīgi savādāk sāk runāt par šo valdības uzsākto skolu tīkla reformu. Jo skaidrs, ka mūsu valsts drošība lielā mērā izšķirās tieši mūsu austrumu teritorijās, kas ir Latgale un arī 2 Vidzemes novadi, Alūksne un Balvi. Un tas, ko es kā ministrs savā laikā teicu, mums ir būtiski veidot īpašu instrumentu tieši austrumu teritorijām, apzināties, ka tas ir reģions, kurā dzīvo cilvēki, kuros ir jāveido īpaši kritēriji, veidojot pakalpojumu tīklu. Vai tās ir skolas, vai tas ir sabiedriskais transports, laiks, vai tie ģimenes ārsti. Tāpēc, ka ejot pēc klasiskā Exceļa, tā kā to darīja Čakšs kungs, veidojot skolu tīklu, mēs tur neko nepanākam. Mēs iedodam cilvēkiem signālu, brauciet prom. Un Norvēģija savas ziemeļu teritorijas apzināti veido apdzīvotas, piemaksājot par to. Latvijā, piemēram, pašvaldību izlīdzināšanas sistēmas nauda nenoguļās nabadzīgākajos reģionos, kā tas būtu loģiski, bet lielajās pilsētās, jo tur ir lobijs spēcīgāks. Ko es ar to gribu teikt? Ja mēs tiešām gribam īstu aizsardzības koncepciju, aizsargāt savu valsti, veidot apdzīvotu visu valsti, tad mums ir jāsaprot, ka viss sākas ar reģionu politiku, ar pakalpojumu tīklu, un ar skaidru perspektīvu cilvēkiem, kas tur dzīvo, kas tur kop laukus, mežus, laiž bērnus skolās un ved savus vecākus cilvēkus uz sociālajiem pakalpojumiem. Tikai tad mēs panāksim mūsu valsti drošu. Un, diemžēl šeit ļoti daudz, kas būtu jāmaina, sākot jau struktūra fondu plānošanu, jo visa Latvija šobrīd ir NAC 1 reģions, visi fondi ir pilnīgi vienādi. Vai tā ir Rīga, vai Pierīga, vai tā ir, piedodiet, Latgales Zilupe. Mums būtu jāveido vismaz 2 reģioni. Viedās sarukšanas reģions un reģions, kas attīstās, Rīgas metropola. Un katrai no šiem pusēm ir pilnīgi citas problēmas. Vieniem jābūvē pakalpojumi, skolas un bērndārzi, otriem jādomā, kā nodrošināt infrastruktūru tur, kur cilvēku blīvums ir mazs. Nestāstu vienkāršas lietas, bet viss sāks patiesībā ar plānotu pieeju un visu nozaru ministriju stratēģisku darbību, lai nodrošinātu par to naudu, kas mums ir, efektīvu tīklu. Un tā ir plānošana no augšas. Un reģionu ministrijai būtu ļoti liela loma šajā darbā, un es atkārtošos, mūsu drošība sāks ar mūsu valsts apdzīvotību un cilvēku ticību un uzticēšanos savai varai. Un viņi cienīs šo varu un uzticēties tad, ja mēs strādāsim kā komanda, nevis, piedodiet, viens otru apsūdzēsim un iesim kādā Cvejas, Gulbes un Līdaka katrs savā virzienā. Drošība sāks ar reģioniem. Paldies! Paldies! Nākamais debate.